Esmu apkopojis datus uz 19. decembri 2025. gadu. Un redzam, un akcijas sākot no augstākās, jeb lielākās tirgus kapitalizācijas un nobeidzot ar mazāko tirgus kapitalizāciju. Lielākā tirgus kapitalizācija ir Eleving Group 195 miljoni eiro. Nākamais tuvākais ar vairāk nekā 3 reizes mazāku tirgus kapitalizāciju ir Delfin Group ar 59 miljoniem eiro. Turpat netālu ir Virši ar 57, Indexo ar 55 un Amber Latvijas Balzāms ar 52 miljoniem. Jāatzīmē, ka ir noticis jau darījums ar Indexo un Delfin Group, ir palielināts akciju skaits, un attiecīgi jūs šo skatoties ceļvedi vēlāk, varētu būt arī tā, ka ir jau atjaunots akciju skaits, un Indexo tirgus kapitalizācija arī ir būtiski lielāka. Tālāk seko uzņēmumi ar mazākām tirgus kapitalizācijām. Madara Cosmetics gandrīz 40 miljoni eiro, APF Holdings 28 miljoni eiro, Kalve Coffee un Saftehnika pa 20 miljoniem eiro tirgus kapitalizācija. Un pēc tam jau seko tādi pavisam nelieli uzņēmumi. Latvijas jūras medicīnas centrs ar 7 miljoniem tirgus kapitalizāciju, Rīgas kuģu būvētava 4 un Siguldas Cilslietu mākslīgās apsāklošanas stācija 2 miljoni eiro tirgus kapitalizācija. Tirgus kapitalizācija īstenībā arī ir viens no tādiem lielumiem, pēc kuru var spriest, no cik liels uzņēmums kopumā ir un cik viegli to būs nopirkt pārdot biržā.